40 vēlam veiksmīgus pirkumus. Tirzniecības centrs Raita. Savu to netīrās tiktu piedvētānies kaut ko. 61414 salons R. Фирма Golex Limited предлагает все виды услуг на базе уникальных возможностей голографии, разработка фирменного стиля, дизайн, изготовление визитных карточек, изготовление вывесок и световых табло, оформление витрин, интерьеров. Это все фирма Golex Limited, адрес улица Катрин. Nolicis mašīnu un pats. Kaut arī pēc mediķa domām viņi ir 5-6 reizes vairāk. 70% Lietuvas narkomāni ir jaunāki par 35 gadiem. Trešā daļa no viņiem ir sievietes. Visvairāk narkomāni izplatīti Lietuvas lielākajās pilsētās. Un šonedēļ Lietuvā pirmo reizi notiks narkomānijas nedēļa, un tās mērķis ir popularizēt cīņu pret šo ļaunumu. Krievijas premjerministrs Viktors Černomirdins no amata atbrīvotā finansu ministra Sergeja Dubīņina pirmo vietnieku Andreju Vavilovu ir iecēlis šodien par jaunumā finansu ministra amatas vietas izpildītāju. Ekonomists domā, ka angliski runājošs tomēr nosaukumu 500 dienas. Krievijas televīzija šodien ziņojas, ka Krievijas prezidents Boris Itālijas premjerministrs Silvio Berlusconi šodien ieradies 3 dienu vizītē Maskavā. Tiekoties ar Krievijas vadītājiem, Berlusconi apspriedīs abu valstu savstarpējās ekonomiskās un politiskās attiecības. Galvenais Berlusconi apmeklējuma nolūks ir parakstīt savstarpējā sadarbības līgumu ekonomiskajā jomā, kas paredzētu Itālijas kapitāla ieguldījumu palielināšanu Krievijas ekonomikā. Kā zināms, Itālija ir Krievijas otrā lielākā tirzniecības partnere uzreiz aiz Vācijas. Kā informē ASV militārie avoti, ziemeļrietumos no Kuveitas galvaspilsētas notiek kopīga ASV jūras kainieku un Kuveitas armijas manevri. Mutalas rajonā ir jāizsēžas 5000 amerikāņu jūras kainieku. Manevros piedalās arī vairāki 10 helikopteri, un šās valstīs nedzīvo tuvi radinieki. Šāda kārtība ir noteikta, lai izpildītu 9. septembra vienošanos, kas paredz, ka Havanā no savas puses ir jāiegrožo to pārceļotāju skaits, kuri ar nedrošām laimiņām cenšas sasniegt ASV piekrasti. Savukārt Vašingtonai ir jāizsniedz uzturēšanās atļauja lielākam skaitam kubiešu bēgļu. ANO miera spēku pārstāvu ģenerālis Tims Paisers no Sarajevas ziņo, ka uz ceļa ziemeļos no Bosnijas galvaspilsētas notikuši nopietna sadursmes starp Bosnijas valdības un Serbu premjernieku spēkiem. Šim ceļam ir ārkārtīgi liela nozīme, jo tas ir galvenā saikne ar aplenkto Sarajevu Gauja, kurā piedalās smagā artilērija un minmetēji turpinās jau 24 stundas. Šeit slēdz studijas vadītājs Džefrijs Katzenbergs un mūzikas magnāts Deivids Džefens. Ir izteikts prognozes, ka šī studija, pateicoties tās dibinātājas skanīgajiem un pazīstamajiem vārdiem, būs konkurentspējīga sarežģītajā filmu biznesa tirgu rāda silts. Šodien ir otrā medicīniski labvēlīgā laika prognoze. Pret savu negriezam. Samaitās. To zinu tāpatās.